Kas tur ir? Viss te jūs esat? Es nezinu, es it kā nē, man liekas, ka man pietiek naudas, vai ne pašlaik? Arī pašlaik man pietiek, ja? Jo nav nekā tāda, sevišķi, ko es gribētu. Man nav iespēja to, ko es gribu. Tāpēc tā. Es piekrītu Dainai. Cilvēku savstarpējās attiecības, pat kaislības plašā diapazonā aizvakar vakarā franču dramaturga Žana Anūja izrādē orķestris izdzīvoja Rēzeknes tautas teātra aktieri. Teātris sezonu iesācis ar viesizrādēm novada kultūras namos un skolās, bet šī bija pirmā sezonas izrāde pašu mājās. Cilvēcisko kaislību orķestris teātri ir kā saudabīgs skaņdarbs, kur katram instrumentam ir iespēja atklāt savu skanējumu, kas simbolizē cilvēka jūtas, bet arī teātra kolektīvs ir kā orķestris, kur nevien kopskanējumam, bet arī katra aktiera personībai ir jāatklāj cilvēcisko attiecību diapazons. Man ir tāda doma strādāt, vēlreiz atgriezties pie franču dramaturģijas, un tas man ir interesanti. Un es gribētu pamēģināt Alberu Camus. Kurš vakarā ieradās pie jums ir jūsu brālis, kuru jūs meklējāt gadiem ilgi? Jūs man nepateicāt neko jaunu. Nē, tad es nesaprotu, kādēļ jūsu brālis neatrodas šeit. Tādēļ, ka viņš ir miris. Kad norīts atspēdumu sortu par padebešiem pori klos, es aizīšu pa lauku ceļu, man apliek mīrs un klusums stos. Vēl lānum mokūniec kait spēdās, vēl putnu dzīsmis atskanās, bet tas ar dzimtū zemes vātū vīnatņā tur runošūs. Es stoviešu zam zvaigžņu debess, un vieju vāsma mani skars. Maņ vokors šis pēc maizes smaržos, kai dzimteņārēs sazdiņās. Iespējams, ka Svarslāvam bija patīkums. Laikam gan, jo parasti viņš pirmais pārbaudījums katram iesācējam bija vienu iestudējumu jāstrādā par suflieru. Viņš bija godīgs līdz galam. Akurāts, stingrs, prasīgs. Skatuvi tas bija templis. Rēzeknes teātrim vienmēr ir bijis savs skatītājs un galvenokārt uz izrādēm viņi ierodas pirmizrādē, kad es varētu teikt, ka ir pilna zāle, ja, bet pēc tam bez šaubām ir izrādes, kuras viņi grib skatīties vēlreiz, ir tādi skatītāji un ir skatītāji, kuriem pietiek ar vienu reizi. Mēs par demokratiju ļoti daudz runājam, kad pīšmaukt otru gudrajam. Bet eistais demokrāts, kas runāja maz, bet dara daudz, ir rats. Ir rats! Ir rats! Ir rats! Es nezinu, kā tas ir sanocis, bet it kā tūs munu tālu dzīve ir bijusi muna dzīve. Vai es esmu dzīvojusi savu dzīves skotuvis, man rodīs, ka tas kaut kur paralēli ir gojis cauri tai dzīvei, var sakot, tāla dzīve, muna dzīve es jau nanūrūbežoju. Varslavāns mācēja savu amatu. Viņš ļoti labi prata iesaistīt mūsu darbību, stāstienus, atmiņas no savas arī jaunības, kā viņš 17, 18. gadā bija Pēterburga. Tomēr katrā savā aktieri atrada un meklēja tas, kas piemērots vienam vai otram cilvēkam. Zveju atlika, medības atlika, ja bija teātris. Tāda lieta, zvejošana un medības, viņa hobijs bija to ja viņš pēc teātra izrādēm, pēc mēģinājumiem. To viņš tikai visu. Bet tā izrādēs viņš nekad nedrīkstēja nerunāt stipri kaut kā mēģinājuma laikā, nepīpot nedrīkstēja nekā. Palieciet savā vietā. Jūsu vīra vairs nav šeit.
Jums šeit vairs nav ko darīt. Jūs esat traki. Parādiet man viņu mirušu, tad es noticēšu. Tur, kur viņš pašlaik atrodas, viņu ir grūti redzēt, jo es un mana māte viņu aiznesām uz upi pēc tam, kad bijām iemidzinājušas. Viņš neciet, bet tas viņam netraucēja būt mirušam. Es un mana māte viņu nogalinājām. Šeit viņš var izteikt sevi, to, ko viņš nevar savā darbā, un šeit mēs tomēr esam kā ģimenes locekļi, kur mēs sajūtam viens otru, atbalstam ne tikai teātra izrādēs, bet arī starp mēģinājumos. Man liekas, ka pats interesantākais process man ir mēģinājumi kā tādi. Izrādes ir tas mazliet, jo izrādē es vairs neko palīdzēt nevaru kā režisors. Lai galūsne, lai aizkrauklē, lai mazais teatrīs. Lai aizkrauklē un mazais teatrīs. Mēs jūs mīlam un apskaužam. Ja dzimtajā zemē būtu turpinājums un ja tu būtu Gabras sīva, tu varētu sadzīvot ar Apali? Es domāju, ka da. Par to, ka es domāju, ka Zenta ir diezgan bohēmiska dāma, Apali arī tikai citā līmenī. Nu, tak sacīja bierneņi, nu nav vajag nekādus apkolpotojus. Nu, tā kā es būtu jūsim studziņa pīvorieši, kopus to ar gaļu, i ulokņa pīcapuša, i pāsti, kā mīlī, milžēks skaistums. Es domāju, lai būtu ko izdzīvot un vēl mazliet palikt pāri. Ave Marija, dzīvais stars no tāla gaismas pavasara. No torņiem nokāpj svētvakars, pa zvanu trepēm tīra vara. Balts pirdsgārs zemes šķīstu dara, it kokam spodru dvieli kar. Es laikam pārnāku no kara. Māt, mazgā mani baltu ar. Zvans lāso tornī neapstājas. Es nāku mājās, mājās, mājās. Uzņēmumā Latgale būs vēl viena Ausekļa bankas filiāle. Paldies jums! Un tāda lūk izveidojas mūsu saruna par ekonomiskām tēmām ar Reizeknes tautas teātra aktieriem.